man prieks būt Liepājā. Man ir 15 minūtes, lai jums kaut nedaudz iedot kādu impulsu un iedvesmu par man ļoti mīļu tēmu, ar ko es esmu strādājis gan dažādās organizācijās, gan šobrīd arī bankā, jo es varbūt nepārstāvu Svetbanku, bet es ikdienā strādāju bankā. Un šodien man ir brīvprātīgā darba diena, un tāpēc varbūt šeit, jo mums banka piešķir brīvprātīgā darba dienas, kuras mēs varam izmantot, kā vien mēs vēlamies. Citi iet palīdzēt, stādīt puķis, taisīt žogus, grābt lapas. Man likās riktīgi forši atbraukt uz Liepāju un būt kopā ar jums. Bet, kāpēc šī sieviete no bankas vispār ir šeit pie nevalstiskajām organizācijām, kas ir gan tomēr atšķirīgs žanrs? Tā mana dzīve, tā ir iegriezusies, ka īstenībā visu savu tādu lielāko profesionālo dzīves daļu es esmu strādājis dažādās nevalstiskajās organizācijās. Tie vārdi un zīmoli ir dažādi, bet tas ir bijis tāds mans gan profesionālais ceļš, gan sirds darbs, gan misijas darbs, gan ieguldījums Latvijā un ieguldījums, protams, arī pašai sevī. Tiešām ar to ticību, ka tas, ko jūs darat šobrīd, un tas, ko es darīju, varbūt agrāk, kaut kā palīdz veidot to kopējo telpu. Arī šobrīd es esmu Mot Latvija padomes locekle, bet ikdienā, protams, man tā ikdiena paiet bankā, bet strādājot ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, kuras arī tomēr ik pa brīdim redzu un jūtu to nevalstisko organizāciju gan ikdienu, gan izaicinājumus, prieka brīžas, virsotnes, tumšās ielas. Un tāpēc šodien varbūt tādās metaforās un impulsos mazliet padalīšos par tēmu stratēģiju un organizācijas izaugsmu, arī ar tādu ļoti personīgu prizmu par to, ko es esmu iemācījusies un sapratusi. Jo, citējot klasiķus, tā teikt, tu vari izņemt meiteni no NVO, bet NVO no meitenes neizņemsi, un tas ir savā ziņā par mani. Līdz ar to, viena tāda metafora par to, domājot, kas vispār ir strateģiska domāšana, ko tas vispār nozīmē. Vai tas ir tikai sarakstīt garus palagus SIF projektam, jo viņiem tā vajag, vai tomēr tas ir par kaut ko vairāk, vai tas varbūt kaut kas noderīgs, vai tas var kaut kā reāli palīdzēt jums, kā tiešām tiem jomas praktiķiem. Un viena metafora, kas man ļoti patīk, ir pastaigt pa mežu. Jo mēs varam iet vienkārši pastaigāties pa mežu, izmest aplīti ap māju, pa pilsētu, bez noteikta mērķa, paelpot svaigu gaisu, tāpēc, ka mums jāsavāc soļi vai kā citādi. Bet mēs varam arī, protams, staigāt jau pa daudz plašāku teritoriju ar mērķi kaut kur pa īstam nokļūt un vēl jau vairāk aizvest tur arī citus. Un man liekas, tā ir tā domāšanas maiņa, kas palīdz saprast, ka tā teritorija, pa kuru jūs arī staigājat savā ziņā, vadot savas organizācijas biedrības projektus, viņa patiesībā ir daudz plašāka nekā varbūt jums pirmajā brīdī šķiet, un ir ļoti svarīgi saprast, kur jūs ar to visu ejat. Un tāpēc man stratēģija un strateģiska domāšana šķiet kā tāda karte, kas jums ir rokās un kas jums palīdz īstenībā nokļūt no turienes, kur jūs esat, kur jūs šobrīd esat, uz turieni, kur jūs gribat nokļūt. Un svarīgi, protams, ir zināt, kur jūs gribat nokļūt, jo citādi jūs varat arī vienkārši vazāties apkārt, elpot svaigu gaisu, un jums tā kā viss ir ok. Jums nav gluži nekādas atšķirības, vai jūs staigājat pa šmerļa mežu vai pa gredzenu pavēlnieka tumšo ielai mežu. Jo mežs ir mežs. Un tāpēc, domājot par stratēģiju, stratēģisku domāšanu, ļoti svarīgs uzdot jautājumu, kur es eju ar šito visu, kur es eju ar savu organizāciju, kur es eju ar šo savu projektu, kāpēc mēs viņu uzrakstījām, ko mēs tur pa īstam gribam sasniegt, vai mēs tur ejam tāpēc, ka mums vajadzēja sastrādāt sev algas un nodrošināt sev iztiku, kas arī ir mērķis paši par sevi un leģitīms mērķis, vai mēs gribam sasniegt kaut ko vairāk un cik ļoti vairāk, un kas ir tā mūsu ambīcija un kāpēc. Un vai mēs tur ejam vien paši, vai mēs arī gribam aizvest citus, jo tā jau arī savā ziņā ieslēdz divas dažādas stāsti. Vai mēs ejam vienkārši vieni paši, un tā ir viena veida atbildība, vai mums tomēr ir jāved grupa, tā kā gidiem jāved grupa un jāiznavigē cauri visiem tiem šķēršļiem un izaicinājumiem, kas mežā var gadīties. Un, manuprāt, viena no tādām strateģiskas domāšanas un strateģiski domājoša līdera prasmēm
Un tas nav par to, kas mēs esam kā cilvēki, vai es esmu tāds cilvēks vai neesmu, bet tā ir prasme, un to var iemācīties. Ir spēja izzūmoties, spēja ieraudzīt lielo bildi, spēja nevien palikt tajā taktiskajā ikdienas līmenī, kas man tur jāieliek posts, jāpiezvan, tur jānorganizē kafijas pauze, bet tomēr pacelties pāris stāvus augstāk, izzūmoties un ieraudzīt to kartes līmeni. Ieraudzīt visu to reljefu, visu to lielo bildi, kurā mēs esam, ieraudzīt, kur ir upe, kur ir akmeņu krāvums, kur mēs tiksim pāri, kur mēs netiksim, un kur galā ir tā vieta, kur mēs gribam aiziet. Un tādā veidā daudz plašākā kontekstā pastīties arī, uz ko jūs ikdienā darat, kas ir tās lietas, vai tā ir tikai tā viena aktivitāte vai aktivitāšu kopums, vai tas tomēr ir kaut kāda sistēma, kurā jūs esat, kurā jums ir jāiet uz priekšu, jānavigē, jāsaprot, jānorientēs un jāizved nevien sevi, bet arī citi. Un, protams, tas ir arī stāsts par to ilgtermiņa vīziju iepratim īstermiņa darbībām. Jo īstermiņa darbības ir svarīgas, un tas ir tas soli pa solim, kā mēs ejam uz priekšu, bet tā ilgtermiņa vīzija ir jābūt. Tā kā, kas par ko vispār ir stāsts? Par ko ir jūsu organizācijas stāsts 2, 3, 5 gadu griezumā? Pat ja jūs nezināt, kā tur šobrīd nokļūt, kas ir ok, tad vismaz spēt kaut kā verbalizēt un noformulēt kaut kādā veidā, kur mēs nākotnē gribam nokļūt. Tā ir viena tā metafora, un arī manā pieredzē šie ir tie jautājumi un tēmas, ar ko strateģiskiem līderiem ir, par ko ir pašiem jādomā, par ko ir arī jārunā komandās. Otra lieta ir šahs. Nezinu, cik no jums spēlē šahu vai ir spēlējuši šahu. Nu, dažas šahs šobrīd ļoti īstenībā ļoti populāra spēle un ļoti populāra aktivitāte arī bērniem, bet arī šahs līdzīgi. Tā, ja jūs pateiktu cilvēkam, kurš vispār neko par to nezina, tāda kaut kāds dēlīts, kaut kāda kauliņa bīdīšana, melnbala, pat neizskatās pirmajā brīdī sarežģīti. Vai mēs tikai bīdam kauliņus? Vai mēs tomēr spēlējam gana sarežģītu spēli, kas ir interesanti. Šahu ir atzinusi Olimpiskā komiteja kā olimpisko sporta veidu, bet nekad nav iekļāvusi olimpisko spēļu sastāvā. Bet tas ir tas līmenis, ja tā ir olimpiskā līmeņa spēle, vai jūs spēlējat viņu, lai uzvarētu, jo tas arī noteiks to, kā jūs šai aktivitātei, kā jūs viņai pieejat, ar kādu domāšanu, ar kādu mērķi, ar kādu attieksmi, ar kādiem resursiem un vispārējo. Un tas, kā jau arī šahā, tā, manuprāt, arī tādā strateģiskā līderībā un arī domājot par savu organizāciju, ir ļoti svarīgi saprast tos musturus un sakarības, tos patterns, ja, kā angliski tas, man liekas, labāk nolasās, kādi tad ir tajā jūsu laukā. Kas ir tās lietas, tie musturi, kas atkārtojās, kas ir tās sakarības, miedarbības, kas jūsu nozarē, jūsu tajā profesionālā laukā ir svarīgas, un kā jūs to varat izmantot savā labā. Un, protams, stratēģiskam līderim, know your game. Jums ir jāmāk tā spēle spēlēt, jo ja jūs satiksieties šeit cilvēks, kurš nemāk spēlēt, tad cilvēks, kurš māk spēlēt, tur ir pilntarts tur ir tik dažādi līmeņi, ka tur nekas nesanāks. Jums ir, ja jūs gribat aizvest cilvēkus tālu, un noteiktā mērķī jums tā spēle ir jāmāk spēlēt, pēc noteikumu jums jāzina noteikumu, un, protams, arī jāpazīst savus pretiniekus. Un es nedomāju tādā ziņā, ka jums ir kaut kādi ienaidnieki vai pretinieki tajā jūsu lauciņā, bet jums ir tās ieinteresētās puses, stakeholderi, ja? Kā jums ir tie, kas ir jums apkārt, kas ir arī jūsu tajā sistēmā, un kuriem ir arī savas intereses, un jums ir ļoti labi jāsaprot, kādas ir tās citu pušu intereses, un kā jūs, kā profesionāļi, kādas ir jūsu intereses, un ko jūs varat darīt, lai atbildētu viņu interesēm, tajā pašā laikā arī īstenot savējās. Un, protams, gan šahs, gan dzīve un jūsu profesionālais lauks, tas kompleksitātes līmenis, kas šobrīd ir pasaulē, sabiedrībā un arī jūsu nozarēs, tas ir krietni sarežģītāks nekā tas bija pirms pat 5, 10, 15 gadiem, un nekas no tā, ko jūs darat, visdrīzāk nav tāda straightforward, tāda taisna taciņa, ja? No punkta A līdz punktam B, viena darbība, viens gājiens mēs tur nokļūstam. Tāpat kā šahā, tas nav 3 gājienu jautājums, kā nokļūt līdz uzvarai. Tāpat arī jūsu gadījumā, tā stratēģija visdrīzāk būs daudzu soļu kopums, kas dažreiz liksies, ka jūs ejat kaut kur tā kā mazliet atpakaļ,
un tikai tad uz priekšu, bet arī tā mēs dzīvē notikt, un tas ir jāņem vērā. Un trešā tāda metafora, kas man patīk, ir, ka tā strateģiskā domāšana ir mazliet tā kā kaut ko stādīt un audzēt, un te arī ir liela atšķirība, vai mums ir kaut kādi daži stādiņi, ko mēs prieka pēc iestādām, kā piemēram es pat tā kā, man ar dārzniecību vispār nav nekāds sakars, bet man kaut ko patīk ik pa brīdim tur mājās iebakstīt zemē, vienkārši patīk redzēt, kā lietas auga. Bet tas ir kaut kas pilnīgi cits līmenis un cita veida pieeja un domāšana nekā tad, ja jūs to darat ar mērķi izveidot dārzu. Un arī dārzi var būt ļoti dažādi, var būt maziņš mazdārziņš, var būt lielāks dārzs, var būt vispār gigantisks dārzs, ja? Un vai jūs gribat, vai ar to, ko jūs darat, vai jūs veidojat kaut ko ilgtermiņa dārzu, ilgtermiņā kaut ko, kas paliks, augs un arī nesīs augļus nevien jums, bet arī tiem, kas nāks pēc jums. Un tā dārza metafora man atgādina, ka tajā strateģiskajā domāšana, manuprāt, ir ļoti svarīga tā prasme ieraudzīt un iztēloties potenciālu, kas vēl varētu būt. Restīvi, kad ir tā sēkliņa, kad ir tas stādiņš, daži tur redz tikai riekstiņu, kur var apēst, ja, bet daži ierauga to sēklu un ierauga to koku, kas pēc gadiem no tā sēklas var izaugt, vai to dārzu, kas varētu rasties. Restīvi, vai jūs, kā strateģiski līderi, spējat iztēloties to potenciālu, kas tikai varētu būt pie noteiktiem apstākļiem, darba un vispārējā. Un, protams, plānot un rīkoties, jo strateģiski plāni un lielas ambīcijas ir lieliski, bet ja tam nesako rīcība, tad tas tā arī paliek un arī, protams, spēt arī no tā zoom out, no tā lielā līmeņa nolaisties atpakaļ, pat ne nolaisties, bet atnākt atpakaļ arī uz to taktisko līmeni un ļoti praktiski pieiet un saprast, ieraudzīt tos soļus, kas ir jāspēr, lai nokļūtu līdz tām lielajām lietām. Un viena no pēdējām lietām ir pazīt, stratēģiski domāt nozīmē arī pazīt vidi, kurā tu darbojies un izmanto to savā labā. Proti, zināt, kādā zemītē jūs kaut ko tur sējat, kur ir aizvējš, kur ir saulīta, kur pūš labie vēji, kur nepūš labie vēji, un kas arī notiek apkārt jums. Ja? Jo, ja jums būs kaut kāds tur lauksaimnieks blakus, kas gāž ķīmiju uz lauka, tas nozīmē kaut ko pilnīgi citu nekā tad, ja jums kaimiņa, piemēram, ir bioloģiskās saimniecības. Un zināt to un izmantot to labā, stādīt īstos augus, īstajā laikā, darīt īstās lietas īstajā brīdī un paredzēt arī tos ārējos apstākļus, kas varētu darboties gan jums pa labu, gan traucēt. Un pēdējā lieta, ar ko es gribu nobeigt, kas man liekas brīnišķīgs citāts, un es viņu arī bieži esmu izmantojis un atgādinu, kad pats sev, gan arī citiem, proti, ka kultūra apēd stratēģiju brokastīs. Un ko tas nozīmē? Stratēģiski domāt un zīmēt stratēģisks plāns un vīzijas un domāt ilgtermiņā likt papīru un flipčārtos tur darboties super, ļoti labi. Bet jums ir ļoti labi arī jāsaprot, kāda ir jūsu organizācijas kultūra. Jo tas, ko es ar to domāju, organizācijas kultūra, ko jūs kā kolektīvs, jo jūs droši vien varbūt daži ir vieni paši, varbūt divi, varbūt esat vairāk, kādas ir jūsu tās ikdienas prakses, kolektīvās prakses, uzvedība, ko jūs varbūt apzinoties un neapzinoties darat katru dienu. Un tas var vai nu palīdzēt tiem strateģiskiem plāniem, vai pilnīgi viņus nogalināt. Piemēram, jūs tur sazīmējat liels vīzijas, bet ja jūsu komandā ir kultūra, tāpat tās darboties katram par sevi, nerēķināties ar citiem, katram ar savu vadziņu un nesalikt spēkus kopīgi mērķu labā, tad jūs vislabākās stratēģijas vienkārši tā arī paliks atvilknē. Vai jums ir komandā trūkst tādas disciplīnas, sekot pašiem saviem lēmumiem, ko jūs esat nolēmuši, ka jūs nolēmat vienu, bet nākamajā rītā, ja atnāk iedvesmi, jūs darat kaut ko pilnīgi citu, arī tas nogalinās stratēģiju. Saprotat, kāda ir jūsu organizācijas kultūra, un ja vajag to piekoriģēt, pamainat, ieviešat jaunus paradumus, jo tad tā kultūra palīdzēs jums arī jūsu strateģiskajos plānos un strateģiskajos mērķos. Un pavisam vēl noslēdzot, strateģiska domāšana un uz izaugsmu vērsta domāšana, vismaz manā pieredzē, tā ir prasme, ko var apgūt, tas ir muskulis, ko var trenēt. Tā nav lieta, ar ko kāds tur piedzimst vai nepiedzimst.
Tas, protams, ir cilvēkam, tas ir varbūt vairāk organiskāk padodās, kādam citam ir jāpiepuls, bet šo strateģisko domāšanu var iemācīties, var apgūt, runājot par to komandās, trenējot to, vienam otru izaicinot, reflektējot par tām lielajām lietām, par to lielo bildi, gan individuāli, gan kopā runājot, atvēlot laiku, lai komandās par to runātu. Un tad es ticu, ka jums izdosies aizvest savas organizācijas tur, kur jūs gribat visu kopā nokļūt. Paldies!